Tātad pārstāvu Liepājas pašvaldības izpildirektoru biroju. Esmu no Liepājas. Liepāja ir 3. lielākā pilsēta Latvijā ar pasaules vērienu un nelielas pilsētas vērtībām. Un tas, ka mēs esam 2. lielākais ražošanas centrs un 2. populārākais turisma galamērķis, tā ir gan iespēja, gan izaicinājums. Un savā ziņā man nepārslēdzas. Tūlīt nokārtosim viens X-iņš tur jāuzspiež stūrītī, varbūt, ka tagad aizies. Ja nē, kolēģi palīdzēs pārslēgt. Tur palūgt vienkārši pārslēgt nākamo slaidu. Jā, nu par šo ilgtspējas mājas darbu, kurš jau mūsu pašvaldībā ir iesācies diezgan pasen jau kopš 2012. gada, kad pilsēta iestājās klimata mēra paktā. Paldies arī pilsētas mēram Ansiņkungam par šādu iniciatīvu uzdrīkstēšanos. Un pēc tam arī savā ziņā, kā loģisks turpinājums, nāca dažādi citas aktivitātes un citi izaicinājumi. Un tad, kā pirmā pašvaldība, mēs ieviesām energopārvaldības sistēmu, apzinot visas pašvaldības mūsu resursu patēriņu enerģētikas ziņā. Un tad arī loģiski pēc tam arī ieviesām šo online, jeb tiešsaistes monitoringa sistēmu, kad mēs redzam visus datus par visām ēkām, cik daudz mēs patērējam. Un jau pirms energokrīzes mēs bijām sagatavojušies tam, ka mēs bijām izdarījuši ļoti lielu darbu, lai jau līdz tam samazinātu šo energoresursu patēriņu. Un tad, kad citās pašvaldībās runāja samazināt par 10%, 20%, tad, kad mēs uzdevām šo jautājumu sev, kur tad mēs vēl tālāk ietu, jo mēs jau esam gandrīz vai maksimumu sasnieguši. Un arī par ēku atjaunošanu mēs esam bijuši līderi arī starp lielajām pašvaldībām, gan pašvaldību ēku sektorā, gan daudzdzīvokļu ēku sektorā. Un tas bijis nepārtraukts atbalsts arī no pašvaldības puses, gan dažādu finansiālas palīdzības ziņā, gan arī informatīvas un nepārtrauktas komunikācijas ar atbalsta programmu veidotājiem, kā šīs atbalsta programmas uzlabot. Un arī paši mēs sniedzam savus atbalsta programmas, lai mūsu gan vēsturiskās ēkas saglabātu, mēs sniedzam atbalstu šo ēku uzturēšanai, restaurācijai. Un tāpat arī dažādas citas atbalsta programmas, kas veicina arī šo iedzīvotāju paradumu maiņu, domāšanas maiņu, piemēram, atbalstot atkritumu sētiņu izbūvēšanu un tam līdzīgi. Domājot par to, kā vēl šos resursus racionāli izmantot, mēs kā pirmā pašvaldība Baltijas valstīs izmantojam ESCO principu iekštelpu apgaismojumu nomaiņai, kad mēs, netērējot savus līdzekļus, pēc ESCO principa slēdzam līgumu 7 gadu termiņā par šo gaismekļu nomaiņu, maksājam līdzvērtīgu summu, bet iegūstam jaunu apgaismojumu, pilnu servisu un tam līdzīgi. Un tad ir arī, kas ir energoefektivitāte, ir tikai viena sadaļa. Un, protams, ir vispār kopējā pārvaldība, kas ir, par ko arī esam guvuši atzinību, saņemot balvu kā pašvaldību, kur vislabāk ievēro šos pārvaldības principus labas. Un tāpat arī mēs rūpīgi domājam par to, kā lēmumu pieņemšanā iesaistīt arī iedzīvotājs sabiedrību, kas arī uz nākamo gadu visām pašvaldībām ir šis līdzdalības budžets, un tad mēs arī domājam šajā saistībā ar šo, kā mēs arī šajā, piemēram, vērtēšanas komisijā ietveram locekļus no sabiedrības. Vispār par šiem principiem tas balstās uz datiem. Ja mums nav dati, tad mums ir grūtāk pieņemt šos lēmumus, jo ilgtspēja ir spēja domāt ilgtermiņā. Un tāpat arī caur šiem datiem komunicēt ar sabiedrību. Un tāpat pēc šīs komunikācijas rast partnerus, ar kuriem kopīgi šos izaicinājumus īstenot.
Un mums šie izaicinājumi ir samērā daudz. Šis skaits mainās, bet tie ir mūsu attīstības programmā ietvertās aktivitātes, jeb projekti. Tas svārstās ap 600 aktuāliem projektiem, kas mums ir jāīsteno ar dažādām prioritātēm. Un kā tad noteikt katras aktivitātes to ietekmi uz klimatu, uz ilgspēju un tā tālāk. Mēs esam šogad veikuši katras pozīcijas analīzi, izgājuši cauri visām ap 600 pozīcijām un tad konstatējuši, cik procentuāli tad ir ar pozitīvu ietekmi, cik daļēji atbilst un cik varbūt tad negatīvi ietekmē. Un tā labā ziņa ir, ka tā negatīvā ietekme bija ļoti mazam procentam no aktivitātēm, un tad uzreiz seko reakcija, kurš ir atbildīgs par šo aktivitāti, tad ir jautājums, ko tad mēs varētu izdarīt citādāk, lai šī aktivitāte būtu ar pozitīvāku ietekmi. Uz priekšu tas arī būtu saistīts ar budžetu veidošanu, kad katra šī budžeta pozīcija tiek apsvērta arī ņemot vērā šos 17 ANO kritērijas, un tāpat arī balstoties uz mums nozīmīgi dokumenti, kas ir ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns, kurā arī ir ietverti šie dažādie punkti, kas tad mums būtu jādara, lai mēs līdz 30. gadam būtu klimata neitrāla un vieda pilsēta. 22. gadā mēs iestājāmies šajā pulciņā, tikām apstiprināti, un tad mums bija secīgs darbs, lai izpildītu šīs Eiropas komisijas prasības un saņemt šo misijas zīmi. Varbūt kāds ir dzirdējis, un mēs esam pirmā no Baltijas valstīm, kas šogad septembrī šo zīmi saņēma. Tas nozīmē, ka mums kā pilsētā ir skaidri šie soļi līdz 30. gadam, kā mēs kļūtu videi draudzīgāka, drošāka, iedzīvotājiem ērtāka pilsēta. Un izpildot šīs prasības, mēs uzreiz arī redzam jau šobrīd šos ieguvumus, kādi mums kā pilsētā ir. Gan tas ir atsevišķas Eiropas fonda programmas, gan tas ir tehniskais atbalsts no Eiropas komisijas, no Eiropas investīciju bankas, tāpat arī mēs jūtam savstarpējo, palīdzību starp šīm Eiropas pilsētām, kuri mums var sniegt iedvesmu un idejas, kuri jau ir mums vairākas soļus priekšā, gan arī, ka mēs varam dalīties savā pieredzē. Šos mērķus, kā viens no veidiem, kā sasniegt šos ilgspējas un klimata mērķus, ir virzīties caur tās augtajām pilotu teritorijām. Un mēs esam izvirzījuši 5 šīs vietas, jeb tēmas, kas ir attiecībā uz transportu. Tas būtu pilsētas centrs, kā tur uzlabot satiksmes drošību un ieviest dažādas inovācijas. Tāpat arī par dzīvojumiem, mikrorajoniem, kā tur veicināt šo iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā un savas vidas pārveidošanu. Tad arī industriālie parki, kas ir tā kā būtiska loma Liepājas attīstībā, jo speciāla ekonomiskā zona aizņem 60% no visas pilsētas teritorijas. Kā arī ņemot vērā, ka bijušā metalurga teritorija šobrīd ar 120 hektāriem tiek pārveidot par jaunu, modernu zaļu industriālo parku, tad tas ir arī ļoti būtisks aspekts, kā gan esošiem, gan jauniem uzņēmumiem nākot pilsētā, ko viņiem, stādīt priekšā kādu sarakstu, kas viņiem būtu jāievēro. Lai nav, absurdas situācijas, kad kāpēc pilsētā ir šāds uzņēmums, kas ir pretrunā ar pilsētas politiku. Tāpat arī par digitālo vidi šiem datiem ir no kaut kurienes jāienāk, kaut kur jādzīvo, jāveido korelācijas un tā tālāk, un tāpēc viens no mūsu mērķiem ir arī izveidot tādu pilsētas platformu, kas gan mums kā speciālistiem būtu kā instruments, gan arī pilsētas iedzīvotāji varētu redzēt reālo situāciju, kas tad pilsētā notiek reāla laikā. Un par pasākumiem tur arī šobrīd jau ir spērti soļi. Tāds klasisks piemērs ir depozītu glāžu ieviešana pasākumos
it kā liekas ļoti vienkārši, bet līdz tam arī ir savā ziņā jātiek, jānonāk, un viens ir mazāk pasākumu, tad ir lielāk pasākumu, un tā ir tikai viena no sadaļām. Ir ļoti daudz vēl citi atkritumi publiskajos pasākumos, kā vienreiz lietojamās cigaretes un tā tālāk. Jā, mums ir dažādi šie rīki, kā mēs varam šos datus iegūt, kā mēs varam komunicēt ar iedzīvotājiem. Un labais piemērs ir šī mobilā lietotne Liepājas pilsēta, kas ir kā mūsu komunikācijas kanāls ar pilsētas iedzīvotājiem. Un šajā aplikācijā mēs izvairījāmies no tā, ka iedzīvotāji pie mums nāk ar iesniegumiem, kurus viņi sagatavo, viņi uzraksta un iesniedz, un mēs mēnesi izskatām un atbildam. Tad šeit, ja ir kaut kāda problēma pilsētā, viņi ziņo caur šo lietotni, un tad pāris dienu laikā šī problēma tiek atrisināta. Vai nu kaut kas ir infrastruktūrā, vai nu ir kādas citas lietas notikušas. Un tad mēs dodam caur šo aplikāciju arī iespējas šo aplikāciju izvērst un ietver dažādas citas iespējas, kā saziņa ar pašvaldības policiju uzreiz, jo iedzīvotājs varbūt kādā situācijā nezin, ko darīt, kāds ir policijas numurs, un tad caur šo lietotni var šo arī izmantot. Un tāpat arī daudz tik runāts par printeru samazināšanu, papīra samazināšanu, tad arī mēs esam no tām pašvaldībām, kur ir par 70% dažu gadu laikā samazinājuši papīra patēriņu, un pārējot uz e-pakalpojumu portālu, gan pašvaldības darbiniekiem atvieglojums dažādu iesniegumu rakstīšanai un tā tālāk viss notiek elektroniski, un tāpat arī pieteikšanās līdzfinansējumam dažādiem projektiem notiek caur šo e-pakalpojumu portālu. Jā, viens sadaļa ir šī klimata neutralitāte, kas ir tā rupi runājot CO2 samazināšana, un otrs ir šī viedpilsēta, un tad kā mēs varam šos datus iegūt caur dažādiem sensoriem. Un kā viens no piemēriem ir šī energopārvaldības sistēma, kur mēs sekojam līdz mūsu visām ēkām, kāds tad ir šis patēriņš. Nākamais piemērs ir par pludmales atkritumu sensoriem, ko mēs šogad ieviesām kā piemēru no Valencijas pilsētas. Mēs 15 pludmales atkritumu konteineros ievietojām sensors, lai redzētu piepildījumu. Jo pirms tam gadījās problēmas, kad vai nu konteineri ir pārpildīti un vārns, vai kājas šos atkritumus izvazā, vai arī, teiksim, saprast, cik efektīvi šie konteineri tiek izvesti. Un balstoties uz šiem datiem, tad mēs varam pieņemt jau tālākos lēmumus uz nākamo sezonu, uz nākamo iepirkumu, uz nākamo līgumu un tā tālāk. Šeit ir vēl viens piemērs, kur mēs šobrīd aktīvi ieviešam, tas ir automašīnu numurzīmu noteikšana no kamerām un sasaistīšana ar CSD datubāzi, lai noteiktu, kāds ir tad konkrētās emisijas pilsētā, cik tad pilsētas centrs ir piesārņots. Ja pagaidām mēs varam pieņemt uz degvielas uzpildes staciju datiem, bet ar šo projektu mēs redzēsim tad konkrēti, kādas mašīnas brauc cauri pilsētas centram pēc degvielas tipiem, veidiem, emisijām. Un tad arī veikt tālākos šos pasākumus, tad mums būtu dati, uz kā balstīties, un tad pieņemt lēmumus, vai mums vajag izbūvēt, platāks velo joslas vairāk, vai arī papildu sabiedriskā transporta maršrutus. Un par šiem vēl uz priekšu digitāliem rīkiem tās iespējas ir ļoti daudz un plašas, un piesaistot mākslīgo intelektu arī šos pakalpojumus mēs varam dažādā veidā padarīt efektīvāks. Un noslēgumā par dažiem no šķēršļiem, jā, tas pie kā mēs strādājam, ir aktīvāk šī sabiedrības iesaistīšana daudz, vienkāršākā valodā arī šo tēmu pasniedzot. Tāpat arī ar Eiropas komisijas palīdzību mēs vēršamies arī pie ministrijām, lai kopīgi risinātu šos jautājumus, varbūt, kur šī birokrātija varbūt traucē, vai atbalsta programmās, ko vajadzētu pamainīt. Un tas noslēdzošais ir tas, ka tās vēlmes jau mums ir ļoti daudz un neierobežotas, bet tie līdzekļi pamatā jau ir
pamatvajadzību nodrošināšanai, atalgojumam, uzturēšanai, un tad mēs ar mūsu pašvaldības darbinieku iesaisti mēs skatāmies dažādas iespējas, kur šo finansējumu varētu piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem. Paldies!